Vēlos ar jums lasīt šajā rītā no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas. Un tas atbildēja un sacīja: Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Āmen. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk. Tā skan kāda Ziemassvētku dziesma. Es saprotu, ka mēs jau nedaudz satraucāmies. Nav pareizi, vai ne? Un kā panākt aktivitāti draudzē, jeb aktīvāk prāta darbība ir pateikt kaut ko nepareizu. Tad mēs uzreiz tādi sakoncentrējamies un tādi dzīvāk kļūstam. Protams, mēs zinām, ka Kristus ir nācis tikai vienreiz. Un kā lasām, ka vienreiz par visām reizēm viņš sevi pats upurējis, lai grēku izdeldētu. Bet viņš nāks otrreiz. Ne vairs kā mazs bērniņš, bet kā varens ķēniņš, kā kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Kad atspīdēs viņa zīme kā zibens no austrumiem un aizstiepsies līdz rietumiem, tā būs varena parādība, kad viņš nāks kopā ar eņģeļiem. Un šodien mūsu jautājums ir tāds. Visa kristīgā pasaule piemin Kristus pirmo nākšanu. Un mūsu jautājums, ko mēs pārdomājām, ir, vai es un tu, vai mēs gaidām Kristu nākam? Ja es redzu, ka daudzi māja ar galvām, bet es aicinātu pārdomāt šo tematu. Tas ir īpašs laiks. Vispirms jau mēs varētu jautāt, ko vispār cilvēki gaida. Tagad skolēni ko gaida. Kad būs brīvlaiks, kad būs paciņas, kad varēs skatīties Ziemassvētku filmas un tā tālāk. Ja sadarinātie gaida kāzu dienu, strādnieks gaida algu, un tā mēs varētu turpināt tālāk un tālāk. Tie, kas mācās, gaida, kad varēs kļūt patstāvīgi un paši pelnīt, nebūt atkarīgi no vecāku žēlastības, ko viņiem nopirks vai nenopirks. Tā ir. Mēs visi atceramies varbūt šādus brīžus, un jaunieši, kas vēl to nav piedzīvojuši, piedzīvo pašlaik. Mēs kaut ko gaidām, mēs vienmēr kaut ko gaidām. Vai tā nav? Un ko tad mēs gaidām? Mēs gaidām to, kas mums šķiet patīkams, mīļš, tuvs, vajadzīgs, aizraujošs. Ja mēs runātu par personām, par personībām, kādas ir tās personas, ir cilvēki, ko mēs gaidām? Noteikti mūsu tuvinieki, mūsu draugi, cilvēki, kuri mums tuvi mīļi, kurus mēs esam iepazinuši. Vārdu sakot, mēs gaidām to, jeb tos, ko mīlam. Mēs gaidām tos, kas mums patīk, mēs gaidām notikumus, kas mums šķiet iedvesmojoši un vajadzīgi, mums tuvi un mīļi. Es vēlos izstāstīt kādu piedzīvojumu, jeb notikumu no savas dzīves. Un pirms es saku pirmo teikumu, es vēlētos, lai zālē tie, kuri ir automašīnu BMW īpašnieki un fani, paceļ rokas. Paldies, daži ir, tad jums no manis vispirms atvainošanās. Un ar mierīgu sirdi klausieties pirmo teikumu. Man kādreiz ļoti nepatika automašīnas BMW. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka it īpaši 80. gadu un beigas un 90. gadu jaudīgie modeļi, viņi bija ļoti ēdelīgi. Un kā jebkuram cilvēkam ar ierobežotu budžetu, tāda automašīna, kur daudz tērē degvielu, pirmkārt jau nepatīk tās patēriņa dēļ, tāpēc, ka tā ir dārga. Otrkārt, varbūt tāpēc, ka tie braucēji reizēm ir agresīvi un grib sevi parādīt, jeb izlielīties, tā ātri paskriet tev garām,
Bet tad kaut kas notika. Salūza mana mašīna, ar ko es braucu, otrais golfiņš, un viens no brāļiem aizdeva savu automašīnu. Un tu noteikti vari iedomāties, kas tā bija par marku. Tā bija BMW automašīna. Man nepatika, es zināju, ka tā daudz tērēs, man braukšana būs daudz dārgāka. Un viss daudz pārējās citas lietas, kas ar to saistījās. Sarkanā krāsā, tāda koši sarkanā krāsā. Neko darīt, tā kā manējā bija beigta, man ar viņu bija jābrauc. Un ziniet, braucot, notika pārmaiņas. Man nācās konstatēt, ka ar to degvielas patēriņu tik traģiski nemaz nav, ja saprātīgi brauc. Otrkārt, es biju braucis ar mašīnu, kuras motora tilpums ir 1,3 litri, bet šim te bija 2,0. Un tad, kad tu uzspied uz gāzes pedāļa, tev nelikās, ka tu esi uzkāpis malkas pagalē, bet jūti, ka mašīna iet uz priekšu. Un tad vēl daudz citu jauku lietu bija. Tur varēja daudz ko pārbaudīt, neizkāpjot no vadītāja sēdvietas. Tur bija tāds panelīts augšā, tur varēja pārbaudīt eļļu, stiklu, šķidrumu un vēl daudz ko citu, vesels panelis. Tas arī bija jauki. Un tad es skatījos, ka tā visa izvietojums šajā automašīnā, visu paneļu novietojums ir pret vadītāju. Arī tur nedaudz tā slīpa iegriezt, arī tās visas lietas, kas ap vidu automašīnai atrodās. Un tas bija jauki. Tur arī pat jau varēja braucot pa ceļam, tur bija, kur glāzes ieliek un tā tālāk. Un man mašīna ilgi netika remontēta un nebija kārtībā, un man nācās labu laiku braukt un izmantot šī laipnā brāļa labvēlību. Un ar laiku es jau sāku domāt, te vajadzētu kaut ko pieremontēt. Un tā mašīna arī braucot pa bedrēm bija tā diezgan mīksta, un tad, kad pagriezonos griežu, tad BMW pazinēja, zina, kad mašīnai riteņi arī tā uz vienu pusi sasverās. Un tāda papildus drošība rada. Tas bija jauki. Un man šī mašīna sāk patikt. Bijusī nepatika pret BMW marku bija pazudusi. Es domāju, kas tad to izmainīja? Reizē mums vienkārši pret kādiem cilvēkiem vai lietām ir kā šķiet dibināma, jeb nedibināma nepatika. Vai arī pret cilvēkiem tā reizēm nav? Ka kaut kādas ziņas un vēstis pa vienu otru cilvēku, pat mūsu brāli, māsu vai mācītāji nāk jau pa priekšu. Viņš ir tāds un šitāds un to dara nepareizi. Un mums jau rodās nepatika pret šo cilvēku. Bet tad, ja mums iznāk pavadīt laiku kopā ar šo cilvēku, satikties, runāt, bieži vien izrādās, ka tik traki jau nemaz nav. Un varbūt pat daudz no tām lietām nav taisnība. Un kā ir ar Kristus otro atnākšanu? Ja mēs viņu iepazīstam, ja mēs pavadām laiku kopā, ja mums ir kopīgi piedzīvojumi, vai tad šī gaidīšana nav daudz patīkamāka? Vai tā nav reāla, ne tikai teoloģiska? Es vēlos arī paraudzīties uz to cilvēku dzīvi, kuri tiešām Kristu gaidīja un ļoti gaidīja. Kas tie būtu par cilvēkiem? Numur 1, kas tie noteikti būtu. Viņa mācekļi, vai ne? Viņa mācekļi bija tie, kas kaut gan sākumā īsti daudz ko nesaprata, bet tad, kad viņi saprot, ka Kristus dosies projām un kaut kad atnāks, tad viņi sāka viņu gaidīt. Kas bija šīs lietas, kas izraisīja viņos gaidas? Mēs varam šajā brīdī atvērt Mateja evaņģēliju un tur lasīt 4. nodaļā. 4. nodaļā. Tā atvērsim vispirms.
Šajā 4. nodaļā mēs lasām par to, kā Kristus aicināja savus mācekļus. Un tie atstāja to darbu, ko viņi bija darījuši, un sekoja viņam. Viena no lietām ir tā, ka mēs apzināmies, ka esam Kristus aicināti. Un otra no lietām ir tā, ka mēs kaut ko savā dzīvē arī atstājam tādēļ, ka sekojam Kristum. Tā ir jeb nav. Protams, šodien visi nevar atstāt darbu, tikai atsevišķi cilvēki to var darīt. Mācekļi atstāja savu darbu. Bet arī mēs visi pārējie, mēs no kaut kā atsakāmies Kristus dēļ, lai varētu viņam sekot. Nu kaut vai šodien mēs esam šeit dievnamā. Vai mēs varētu arī kaut kur citur doties? Vienkārši atpūsties, apciemot draugus, varbūt kādu haltūru nostrādāt un kaut ko vēl nopelnīt. Droši vien daudz cilvēku to dara, bet mēs esam šeit. Mēs kaut ko esam iemainījuši pret to, lai būtu dievnamā, lai dzirdētu viņa vārdu, lai sastaptu savus brāļus un māsas. Mēs no kaut kā esam atteikušies, lai iegūtu kaut ko. Tātad sadraudzība ar Kristu. Vēl mēs varam lasīt tur Mateja evaņģēlijā 16. nodaļā. Nonācis, tātad tas ir no 17. panta. Nonācis Filipa Cezarējas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, un viņi atbildēja. Vieni uzskata tevi par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmonis Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi, Sīmoni, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu tēvs. Un, viņi nāca pie atziņas, ka Kristus ir Dieva dēls, gaidītais Mesija, atbrīvotājs, no debesīm sūtītais. Tas bija ļoti nozīmīgi priekš viņiem. Kristus nebija vienkārši kāds ceļojošs skolotājs vai mācītājs, kuri tajā laikā nebija retums. Šie ceļojošie skolotāji vai mācītāji, viņi sapulcināja sev mācekļu pulciņu un tad ceļoja apkārt, mācīja viņus, sludināja. Un tādu bija pietiekoši daudz. Bet Jēzus nebija kāds no viņiem. Kā šeit Pēteris atklāja, svētā gara mudināts, tu esi Dieva dēls. Tu esi Dieva dēls, tu esi tas, ko mēs gaidām, tu esi Mesija. Jūdu tautai Mesijas gaidas bija ļoti pazīstama lieta. Jau no bērnu dienām viņu vecāki stāstīja saviem bērniem par to, ka viņi gaida Mesiju, kas viņus atbrīvos. Pie tam vēl vairāk viņi bija zem romiešu jūga. Romieši viņus paverdzināja, ierobežoja dievkalpošanā, ierobežoja ikdienišķajā dzīvē. Viņi ik uz soļa jūta, ka viņi ir okupēta valsts, okupēta teritorija. Viņi ir kādām pakļauti. Viņi vēlējās būt brīvi no šā, brīvi no okupācijas, brīvi savā ticības izpausmē. Un viņu gaidas, ja ilgas pēc Mesijas, bija īpaši izteiktas. Viņi ilgojās pēc tā, gribēja redzēt, sagaidīt, piedzīvot to, ka romieši tiks padzīti, ka viņi kļūs brīvi, ka viņi paši kļūs par noteicējiem par citām tautām. Tās bija viņa ilgas.
Un ikvienu jaunu ietekmīgu cilvēku, ietekmīgu sludinātāju, mācītāju, viņi gandrīz sāka uztvert kā mesiju. Un dažkārt tas tika izmantots arī ļaunprātīgos nolūkos, lai cilvēki savas personīgās vēlmes varētu realizēt. Tur mēs arī evaņģēlijos lasām par kādu cilvēku, kurš aizvedis sev līdz 400 vai vairāk cilvēku tuksnesī, kurš izraisīs sacelšanos, un daudz ir gājuši bojā tādēļ. Bet tagad viņi ir atraduši patieso mesiju. Vēl nedaudz tālāk Jāņa evaņģēlijā mēs izlasīsim tur 6. nodaļā. Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa. Tur no 64. panta. No 66. atvainos. No tā brīža daudzi viņa mācekļi novērsās un negāja vairs ar viņu. Tad Jēzus sacīja tiem 12: vai jūs arī gribat aiziet? Sīmonis Pēters viņam atbildēja: Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Šajos pantos mēs redzam, kā mācekļi un arī Pēters bija nonākuši pie atziņas, ka Jēzus ir vissvarīgākā persona viņu dzīvē. Un ka viņam pieder tas, pēc kā viņi ilgojās, pēc mūžības. Salmāna pamācībās ir teikts, ka Dievs mūžību ir licis cilvēka sirdī. Cilvēks dažādā veidā to cenšas to mūžību aizsniegt. Pat bijušajā komunisma sistēmā bija kaut kas no mūžības aizsniegšanas aizmetņiem. Tur varēja lasīt komunistu un marksistu darbos, ka mēs, kaut arī mirstam, mēs dzīvosim tajos darbos, ko esam paveikuši un izdarījuši. Mēs dzīvosim savos bērnos un mazbērnos. Par ko runā šīs lietas? Ka cilvēkam ir ilgas pēc mūžības. Viņš nav ar mieru vienkārši nomirt un izzust. Un kad mēs skatāmies pat kristīgajā teoloģijā, kad ir tāds termins mūžīgā, jeb nemirstīgā dvēsele, kaut gan zinām, ka svētie raksti nerunā par tādu, tad mēs saprotam, ka cilvēki vēlās to mūžību aizsniegt, un viņi meklē kaut ko, kas būtu mūžīgs. Ja miesīgi, mēs esam mirstīgi, un to mēs visi apzināmies, tad mēs meklējam kaut ko tādu, kas būtu varbūt mūsos nemirstīgs un mūžīgs. Un dažiem tā šķiet, ka tā dvēsele ir nemirstīga un mūžīga. Kaut gan rakstos tam nav nekāda pamata. Un arī Pēteris sakot, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, atklāja, ka viņam sirdī tās visdziļākās ilgas dzīvot mūžīgi. Kristus ar savu mācību, ar savu priekšzīmi, ar brīnumu darbiem ir piepildījis. Un viņš to vissvarīgāko, kas ir cilvēka dzīvē, ir atradis. Viņš saka, kur lai mēs ietu? Man citur nav, kur vairāk iet, kā tikai pie tevis. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un vēl vairāk tu esi Dieva svētais, tu esi Mesija. Mēs, ja bez citu nevienu vairāk nemeklēšu. Mums nav jāmeklē kāds cits. Dažreiz cilvēki nespēja atrast savu to garīgo būtību un draudzi vai konfesiju vai ticību, kurai pieslieties. Un viņi tad ir vienā
tad ir otrā, tad trešajā. Ne, mēs nesakām, ka meklēt ir slikti, bet viņi nespēja atrast. Vienā vietā viņiem šķiet labi, pēc kāda laika, kādā citā vietā atkal šķiet labi, un vēl paiet kādi gadi, un trešajā vietā viņiem šķiet, ka tā ir īstā vieta. Vai ne? Un tā visu laiku kaut kur atrodas cilvēks meklējumos. Bet Pēteris, un es ceru, ka arī mēs esam pie tās svētlaimīgo cilvēku daļas, kur ir atraduši. Un ja mūs sauktu kaut kur citur, nāc tur, nāc šeit, šeit ir labi, šeit ir labāk nekā pie jums tur. Vai mēs arī tāpat varētu atbildēt kā Pēters? Šeit ir tā vieta, kur es esmu atradis to, kas man kā cilvēkam visvairāk vajadzīgs. Šeit ir Dieva vārda izskaidrošana un mācība. Šeit ir mūžīgās dzīvības vārdi, šeit ir Kristus pats. Man nekur citur nav jāiet, man nekas cits vairāk nav jāmeklē. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši, ka tu esi Dieva svētais. Mēs esam pārliecinājušies, ka tu esi Dieva sūtītais Mesija. Vēl tālāk Jāņa evaņģēlijā mēs atrodam, kā Kristus saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Arī tad, kad viņš aicināja mācekļus, viņš teica, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Ne tikai vienkārši jūs būsiet statisti, kas klausīsies, kas tikai aplaudēs, kad vajadzīgs, bet viņi tik iesaistīti aktīvā darbībā. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Viņi bija parasti zvejnieki, kuri zvejoja, bet tagad tu būsi cilvēku zvejnieks, dvēseļu zvejnieks. Un viņi tika mācīti un aizrauti ar šo. Viņi ne tikai vienkārši atsēdēja kādu laiku, jeb noklausījās, viņi aktīvi piedalījās, viņi bija, ja mēs tā varētu izteikties šodien, iesaistīti Kristus biznesā. Šodien, protams, par biznesu ir savādāks priekšstats, ka tur galvenais ir nopelnīt naudu, bet pēc būtības biznesa tā ir darbība. Darbība. Tā ir rīcība. Un šajā vietā man arī ir kāds dzīves piedzīvojums. Pirmais ir darbs, kurš ir vienkārši jādara un kurš nevisai patīk, bet vienkārši viņš ir vajadzīgs, to vajag. Un otrs ir darbs, kurš patīk, kur tu esi iemīlējis, kur tu vari darīt ar aizrautību. Un to es redzēju uz savu tēva piemēru. Kad man tētis un mamma dzīvoja laukos, mēs viņiem reizēm devāmies palīgā. Pavasaros stādīt kartupeļus, vasarā vākt sienu un rudenī novākt ražu. Cik nu mums tas bija iespējams. Un tad, kad mēs stādījām kartupeļus vai vācām sienu, bija tāda interesanta aina. Mēs iestādām, piemēram, 2 vadziņas kartupeļus, tādas pavisam īsas. Jeb saliekam vienu sienu zādu un tēvs mani sauc malā. Cintāri nāc malā, atpūtīsimies, saule spīd, diena ir jauka, jāatpūšās. Mēs jau esam strādājuši. Mēs jau esam daudz darījuši, atpūtīsimies. 10 minūtes esam strādājuši, 10 atpūšamies. Tik es jau neesmu piekusis, mēs varam, nāc atpūtīsimies. Varētu domāt, viņš nav tik jauns, piekusis droši vien. Bet kādā citā gadījumā es pārliecinājos, ka tas nav bijis tā. Kādu reizi viņš man jautāja, vai tu man nevarētu atbraukt palīgā, mēs te liekam stāvvadu jūrā. Un mums vajadzīgi ir te airētāji uz laivas, tev jaunākais brālis palīdzēs, vai tu arī nevar atbraukt palīgā vienu dieniņu? Jāpalīdz taču, vai ne? Stāvvads tas ir tāds tīkls. Tāds tīkls, kuru liek perpendikulāri krastam. Ja krasta līnija būtu šī, tad to stāvvadu liek jūrā perpendikulāri krastam. Tas ir viens garš, liels tīkls, varbūt puskilometru pat garš,
Un tā beigās ir tādas īpašas kastes no tīkla, kur zivis ieiet iekšā un netiek ārā. Un tā zvejošanas schēma ir tāda. Zivs peld gar krastu, viņi atdurās tajā tīklā, un viņi blakus tīklām peld, kamēr iekļūst tajā kastē. Tīkla kastē, no kuras viņi netiek ārā. Un tad piebrauc ar laivām un tās kastes saucamās uzceļ augšā un izsmeļ zivis. Un tad, kad liek stāvadu, pavasaros parasti to dara, ir arī pavasara vētras un vēji, un viņš ir tā stingri jānostiep. Un mēs ar brāli bijām tie, kuri airēja laivu, lai nostieptu tā stāvada tās atsaites. Un no sākuma viss likās ļoti jauki. Spīdēja saule, bija tāds diezgan vienmērīgi viļņi, nelieli pavisam. Un es jau zināju, ka tētim patīk bieži atpūsties. Nedaudz pastrādā un atpūties. Nedaudz pastrādā un atpūties. Bet šoreiz bija pavisam savādāk. Kopumā ņemot, kāds tas noslēgums bija dienai, mēs ar brāli airējām, mainot viens otru intensīvi 9 stundas no vietas. 9 stundas, un tas, ko mēs dzirdējām, nebija, bišķiņi atpūtīsimies, bet stiprāk, vai tā jūs nevarat, vai jauni cilvēki esat. Vēl vajag novilkt, tagad uz otru pusi, jo stāvāt novelk no abām pusēm tās atsaites ir. Un tā mēs riņķojām, vienā pusē velkam, tad uz otru pusi atkal velkam, tad atpakaļ tur, atkal velkam, tad uz priekšu, un tā 9 stundas no vietas. Mēs lūdzāmies, lai mums dažreiz ļauj atpūsties, un tad tā negribīgi mums atļāva atpūsties. Es domāju, kāpēc tā? Tad, kad mēs vācam sienu, tad ik pēc pusstundas atpūšamies. Tad, kad mēs stādām kartupeļus, ik pēc 10 minūtēm atpūšamies. Bet tā kā mēs esam jūrā, tad 9 stundas pēc kārtas. Kāda ir atbilde? Tāpēc, ka viņam patīk zvejot, bet ne stādīt kartupeļus vai vākt sienu. Tas ir darbs, kuru viņš mīl. Tur viņš nežēlo arī citus, jo svarīgi ir ielikt to stāvadu un tad zvejot, braukt, skatīt tās zivis. Jā, es zinu, ka šeit ir daudz cilvēku, kam patīk lauku darbi, kam patīk stādīt, sēt, pļaut, vākt. Un droši vien tos var darīt ar stundām. 9 stundas, 10, 12, 15. No saules līdz saulei. Kāpēc? Un parasti bērniem ir grūti ar tiem darbiem, vai ne? Viņiem nepatīk, viņi ātri nogurst. Tāpēc, ka īsti viņi tā sirds lieta nav. Bet pie datora gan droši viņi var sēdēt ar dienām, brīvlaikā, vai televizoru skatīties. Tāpēc, ka mums tas patīk. Tas, kas mums patīk, to mēs gaidām, to mēs mīlam. Tur mēs esam gatavi ieguldīt savu dzīvi, savu mūžu, savu laiku, savu veselību, savas spējas, visu, kas mums ir no Dieva dots. Un tad, kad mēs mīlam Kristu, mēs arī esam gatavi ieguldīt. Mums nav jāprasa tāds jautājums, uz kuru gandrīz vai jāizspiež atbildi, vai tu gaidi Kristu atnākam. Tad es domāju, jā vai nē, vai kā tad īsti ir. Vai kad es pēdējo reizi kaut ko lasīju, vai kad es pēdējo reizi biju dievkalpojumā, vai taukā, draudzē, vai vēl kaut ko. Un tas ir pats noteicošais. Vai tu mīli? Vai tas tev patīk? Vai tu saproti, ka tu esi aicināts? Vai tu saproti, ka tu esi aicināts? Un tad, kad tu esi arī piedzīvojis kopā ar Kristu piedzīvojumus, tas ir tev sirdī tuvu. Es domāju, varbūt, kāpēc man nepatīk ar tiem tīkliem tur. Droši vien tāpēc, ka man neuzaicināja pie zivju smelšanas.
Es domāju, ja man būtu tā priekštiesība būtu bijusi arī pie zivju smelšanas būt, tad droši vien tas man daudz labāk patiktu. Un, draudzē, arī bieži vien ir tādi darbi, kuri ir ikdieni, kuri atkārtojās, kuri varbūt mums sapnīgi. Bet tad, kad mēs piedzīvojam to prieku un to pacilātību, tad, kad redzam kristības, vai tas būtu šeit baseinā, vai tas būtu pie Gaujas, vai kādā ezerā vai dīķī, ka mēs redzam, ka cilvēks ir izmainījies, ka viņa seja staro, ka viņš ir priecīgs, ka viņš tev saka paldies, tad tas ir gandarījums. Bet tas ceļš uz to ir diezgan grūts un sarežģīts un šaubām bieži vīts. Tu stāsti un tu ej uz bībeles stundām, brauc, varbūt citreiz vēlos vakaros vai no rīta, vai no vienas bībeles stundas uz otru bībeles stundu tu esi noguris. Un tā, ko tu atbrauc un jautā cilvēkam, vai tu atceries, ko mēs pagājušā reizē runājām? Tad viņš skatās uz tevi ar lielām acīm. Un tu nevari saprast, vai tu tiešām paveltes runājis veselu stundu pagājušo reizi. Un ja viņš kādu teikumu var pateikt, tad jau tu esi priecīgs. Nepavelti runāji. Un brīžiem šķiet, ka viņam vairs neinteresē tā lieta nemaz. Ka viņam ir zudusi interese, tu norunā tikšanos, un cilvēks neatnāk. Tu varbūt brauc uz mājām, un tev nelaiž pa durvīm iekšā. Un tu redz, ka cilvēks ir atslīdējis, jeb atkritis atpakaļ vecajā dzīvesveidā. Un tev pārņem šaubas, vai vispār ir vērts kaut ko darīt? Vai vispār ir vērts? Vai būs kāds rezultāts? Vai nebūs? Bet tad, kad tu piedzīvo to, ka cilvēks ir nostājies un teicis skaidru jā, ka viņš grib piederēt Dieva bērniem, būt Dieva draudzē, vai tas nav prieks? Kad viņš nāk un saka, paldies tev, ka tu par mani lūdzi. Paldies, es to jūtu, es to piedzīvoju. Lūkšanām ir liels spēks. Cilvēki, kuri ir ierauti dažādās atkarībās un pakļautībās, un viņi jūt lielu tieksmi pēc tām, kā viņus izraut no tām. Tas ir tikai iespējams dievišķā spēkā. Es atceros kādu cilvēku, mēs strādājām kopā arī pie kādiem darbiem, pie dievnama, un bija pusdienas, māsas bija sagatavojuši pusdienas, un šis cilvēks bija tāds, kuram pagātne nevisai jauka, viņš bija bijis cietumā, un viņa dzīve bija tālu no kristīgām vērtībām, bet viņā bija pamodināta interese par garīgām lietām. Un viņš vienai no māsām, kur bija atvedusi pusdienas, saka, es jūtu, ka tu par mani lūdz. Un viņa saka, kā tā tu jūti? Viņš saka, es zinu, teicu, ka tu par mani lūgsi, un zini, kas ar mani ir noticis. Man vairs šņabis negaršo. Varbūt tā smieklīgi, vai ne, bet tiešām ar viņu kaut kas ir noticis. Kaut kas, kas viņam agrāk ļoti patika, viņam vairs nepatīk. Kaut kas, kas garšoja, vairs negaršo. Tas ir lūkšanas spēks. Dievišķais spēks, kas darbojas caur lūkšanu. Un tā arī šajā lietā, vai es gaidu Kristus atnākšanu. Tas ir atkarīgs no tā, cik Kristus atnākšana man ir tuva. Cik Kristus pats man ir tuvs, pazīstams. Cik daudz es esmu iesaistījies Kristus darbā. Vai es tikai no malas kaut kur esmu, vai es esmu ieguldījis sevi visu. Es ieguldu visu savu brīvo laiku, ieguldu līdzekļus, ieguldu savas emocijas, intelektuālās spējas un dievišķās dāvanas, ko viņš mums ir devis.
Un tajā, ko mēs esam tajā lietā, kur mēs esam ieguldījuši, tā mums ir to. Par to mēs uztraucamies, to mēs mīlam. Reiz runāju ar kādu biznesmeni, un es laikam kaut ko nevisai labi par biznesmeņiem izteicos. Un ziniet, ko viņš man atbildēja? Viņš bija diezgan tāds noskaities un tā dusmīgi uz mani teica: tu zini, kā biznesmenis lūdz Dievu, kad viņš visu ir ieguldījis un gaida, kas notiks, vai izputēs, vai tā lieta aizies. Vai tu zini, kā viņš lūdz Dievu, kad viņš visu ir ieguldījis? Jā, ja cilvēks visu ir ieguldījis, visu, kas viņam ir, un tagad viņš gaida, kas notiks. Vai varēs atpelnīt, vai varēs pelnīt, vai nē. Tad viņa visas emocijas, viss prāts, viss tur ir saistīts. Viņš domā, kā tas būs. Viņš pat lūdz Dievu. Varbūt ikdienā viņš to nedara, bet tajā brīdī viņš to dara. Un arī tāpat mēs varam teikt par ticības lietām. Ja mēs apzināmies, ka esam Dieva aicināti, ja mēs esam piedzīvojuši kopā ar Kristu svarīgas savas dzīves lietas, kuras vienkārši tā nevar aizmirst. Ja mēs esam nākuši pie slēdziena, kā Kristus mūsu dzīvē ir vissvarīgākais, un ka viņš nodrošina mūsu dzīvē visnozīmīgākās lietas, ka mēs atzīstam, ka viņš ir mūsu glābējs, un mēs esam paši reāli piedzīvojuši, ka Kristus mūs ir glābis no grēka. Un mēs esam piedalījušies tajā kopīgajā darbā, ko draudzi dara, rūpes par cilvēkiem. Mēs esam piedalījušies cilvēku zvejā, ja tā var izteikties. Tad mēs dabiski viņu gaidām. Mums nav jāizdomā speciālas teorijas vai teoloģija jāizveido, lai apliecinātu to, ka jā, es gaidu Kristu. Un Pēters savā vēstulē, 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa un no 6. līdz 9. pantam raksta: Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciesdami, jo tā vajag dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudzkārt cildināka par iznīcīgo zeltu, kas tomēr tiek pārbaudīta, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši viņu. Tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami, jūs līksmosieties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu, dvēseļu pestīšanu. Liekas, ka šis teksts ir tieši par mums. Mēs Kristu neesam burtiski redzējuši, bet mēs viņu ticībā un ticības piedzīvojumos esam piedzīvojuši. Mēs esam jau piedzīvojuši to līgsmi un prieku, kāds ir par Kristu. Un kāds gan vēl lielāks prieks un līgsmība būs tad, kad viņš atgriezīsies, kad mēs redzēsim viņu nākam. Lai Dievs mūs svētī, kā Kristus atnākšana ir mūsu sirds visnozīmīgākajā vietā. Āmen. Uz Tēvs debesīs, uz glābēju Kungs Jēzu Kristu. Mēs ticam pēc apsolījuma šeit klāt esošais svētais gars. Mēs esam Tev pateicīgi. Pateicīgi par Tavu vārdu, par Tavu miesu, par Tavu dzīvi šeit uz šīs zemes. Mēs esam pateicīgi par to, ka esam varējuši Tevi iepazīt. Mēs pienesam pateicību arī par tiem cilvēkiem, caur kuriem Tu esi darbojies un strādājis pie mums, lai mūs atgrieztu pie sevis. Mēs pateicamies, ka esam varējuši atzīt, ka Tu esi Dieva svētais. Tu esi tas, kurš ir mūsu dvēseles ilgu dziļāko piepildījumu,
dziļāko ilgu piepildījums. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi tas, kurš mūs pirmais ir mīlējis, un kurš arī esi devis mums, mūsu sirdīs, ilgas un mīlestību pret Tevi. Mēs lūdzam, lai Tava žēlastība ir mums liela no Tevis, ka spējam pastāvēt dažādajās grūtībās un pārbaudījumos, ko sastopām mūsu ceļā, ko Tu caur Pētera apzīmēji kā zelta pārbaudīšana, jeb izdedzināšana. Labais Kungs, svētī, kam mēs varam pastāvēt šajos pārbaudījumos un pēc tiem iziet vēl tīrāki un skaidrāki savā ticībā un pārliecībā uz Tevi. Tā mēs lūdzam, lai Tava žēlastība ir liela arī par turpmāko dievkalpojumu. Kristus vārdā. Āmen. Āmen.